Gribu pastāstīt par to, kā iegūt vislabāko rezultātu no maniem seansiem hipnoterapijā, kad jūs esat griežusies pie maniem pēc palīdzības. Tātad 50% atbildība par to, lai palīdzētu jums tikt pie saviem mērķiem, uzlabot dzīves kvalitāti un sasniegt to, ko jūs gribat, iegūt to rezultātu, tik galā ar tām problēmām, kuras jūs pašlaik nomāc un jums traucē virzīties dzīvē uz priekšu, kaut ko atrisināt, ir atkarīgi no manīm. Es dodu tos labākos instrumentus. Bet otra daļa, 50%, ir atkarīgi no tā, kā cilvēks attiecās pret terapiju, kā viņš gatavs ir, ka viņš apzinās, ka tas ir tas instruments, ka tur ir super, tur var iegūt rezultātu, kad, tur vajag šito pārstrādāt, man ir tāda problēma. Aini, es gribu būt to un to, ja tur man tas ir, strādājam, būs rezultāts, ejam uz priekšu, palīdzi man, izdarīsim to, atradīsim iemeslu, atradīsim, kā to izdarīt, izreaģēsim, uzstādīsim mērķi un noņemsim to, kas traucē un būs uzlabojums. 1, 2, 3 sesijas, 5, 8, 10, bet sasniegs mērķi un būs rezultāts. Attieksme ir no cilvēka svarīga, lai viņš darbojās, lai viņš iet, lai viņš apzinās, cik tas ir vērtīgi, lai viņš gatavs ir iesaistīties savā pašpalīdzības procesā, reizē ar mani kā ar pavadoni, ja? Jo es esmu pavadonis, kurš palīdzējis aiziet no punkta A līdz punktam B, es esmu daudz reiz to darījis. Man ir paši labākie instrumenti, tie ir hipnoterapija, emocionāla teleterapija, sistēmiskie izkārtojumi, coachings, hipnoanalīze, psiholoģiskā konsultēšana, NLP, dažādas metodas, pašas labākās pasaulē, kas man ir. Vispār es nezinu labākas metodas par tām, kas ir man, un ar kurām var palīdzēt pie tam vēl zinātniski pamatot. Un tās ir palīdzējušas tūkstošiem cilvēku, gan no maniem, gan no maniem kolēģiem iegūt labus rezultātus dzīvē. Viņas ir pārbaudītas praksē, viņas strādā. Svarīgi ir, lai, kad tu atnāc pie manis, tu apzinies to savu darbu, tu veic to ar lielāko gatavību, ej uz priekšu, to ar entuziasmu, vari uzticēties man un darīt to, ko es tev došu, un rezultāti būs super labi un dinamiski. Nekad nesaku, kad vienā sesijā, bet ir vajadzīgs kurs, ir vajadzīgs strādāt nopietni ar sevīm, un iznākums ir ļoti lielisks, ļoti labs un efektīvi palīdz cilvēkiem. Katram būs rezultāts individuāls, tāpēc, kad ir katram sākuma punkts atšķirīgs, līdz ar to rezultāts būs atkarīgs no tā, kāds sākuma punkts. No gatavības cilvēkam strādāt, no gatavības cilvēkam iesaistīties, gatavības uzticēties, no visiem dažādiem faktoriem, kas ir iekšēji, katram līdz ar to tā izstrāde būs savādāka. Tik, cik viņa smadzenes, tik viņa organisms un psihi spēja dotajā brīdī asimulēt, iegūt un apgūt. Tāpēc nāciet pie manis, strādājiet, un es jums palīdzēšu. No jums jūs atdeve pilna gatavība, uzticēšanās un vēlēšanās risināt savas problēmas, ejam uz mērķi un neapstājamies sesijas vidū, neapstājamies kursa vidū, neapstājamies kaut kur, tagad es tur labāk palika, tad jau viss pietiek. Nē, tas nederēs, jāiet ir līdz galam, līdz kursam, līdz rezultātam. Tikai tā būs rezultāts. Un tad būs jums tiešām, es daudziem cilvēkiem esmu dāvājis jaunu dzīvi, atrisinot ļoti smagas problēmas. Es palīdzēšu arī jums, tāpēc griezieties pie manis, palīdzēšu 100%. Arī mums bija Ainis, psiholoģijas maģistrs, hipnoterapijas speciālists. Zvaniet man uz WhatsAppu un sākam darbu terapijā. Ja jūs esat gatavi uz nopietnu attieksmi, nopietni strādāt ar sevi, risināt savas problēmas, sasniegt mērķi, es esmu šeit, lai jums palīdzētu. Griezieties pie maniem. Rezultāts būs nopietni. Izdosies viss, kas ir vajadzīgs. Es izstāstīju principus, kas ir vajadzīgs no jums, kas ir vajadzīgs no manīm, lai jūs pie manis terapijā iegūtu labāko, ko es varu dot. Un es par to būšu priecīgs. Jūs būsiet gandarīti, un mēs būsim abi apmierināti. Būs lieliska sadarbība. Gaidu jūs!